Madonas novads atrodas Vidzemes augstienē. Pēc platības tas ir 3. lielākais novads Latvijā. Tā kopējā platība pārsniedz 3000 kvadrātkilometru. Novadu veido 3 pilsētas – Madona, Cesvaine un Lubāna, kā arī 19 pagasti. Novada spēks ir tā cilvēki – uzņēmīgi, mērķtiecīgi un radoši. Te dzīvo 30 000 iedzīvotāji, no kuriem vairāk nekā 60% ir darbspējas vecumā. Novadā kopumā ir 3000 uzņēmumu. To veiksmes stāsti ir kokapstrādē, lauksaimniecībā, mežizstrādē, mazumtirdzniecībā un dažāda veida pakalpojumu sniegšanā. Novada uzņēmumu produkti ir atraduši klientu visā pasaulē. Novadā tiek veidota konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide, infrastruktūra, atbalsta instrumenti un pakalpojumi, kas ļauj izaugt jauniem un attīstīties esošiem uzņēmumiem. Biznesa un attīstības centrs ir būtisks palīgs ceļā uz biznesa ideju īstenošanu. Trešdaļa no novada teritorijas tiek izmantota lauksaimniecībai, turklāt 37% no tās tiek saimniekots vidē draudzīgi, domājot par ilgtspēju. Ražīgajos laukos viļņojas labība, sienas maži atgādina par vasaras pilnbriedu un leknajās pļavās un zaļajos pakalnos ganās mailopi. Madonas novads ir zaļākais Latvijā. Pusi no tā teritorijas klāj meži. Autentisku dabas bagātību glabā 2 no 4 dabas rezervātiem Latvijā – Teiči un Krustkalni, kā arī dendroloģiskais dārzs Kalsnavas arborētums. Madonas novadam piederīgs lielākais mitrais Latvijā – Lubāna mitrais un augstākā Latvijas virsotne Gaiziņkalns. Novads glabā un lolo daudzveidīgu un bagātu kultūrvēsturisko mantojumu. Cesvainas pils – neapšaubāma Vidzemes un Latvijas pērle. Senatnīgo vilinājumu bagātina novadā esošās muižas, pilis, kā arī muzeji. Novada kultūras dzīves sakņojas spēcīgās amatiermākslas tradīcijās. Dziesmu svētku kustība nesaraujami saistīta ar Madonas novadu, kur 1866. gadā norisinājās pirmie latviešu skolēnu koru svētki. Lepojamies ar novadniekiem, kuri turpina kopt šīs tradīcijas, un brīvajā laikā dzied, dejo, spēlē teātri vai mūzikas instrumentus kopumā 134 amatiermākslas kolektīvos. Madonas novadā sports nav tikai brīvā laika nodarbe. Tas ir dzīvesveids, kas iedvesmo un vieno. Novada sporta infrastruktūra piedāvā iespējas gan profesionāliem sportistiem, gan amatieriem. Pie mums norisinās Latvijas, kā arī pasaules līmeņa sacensības. Uzņemot sportistus no visas pasaules rollerslēpošanā, biatlonā, orientēšanās sportā, motokrosā, basketbolā un vēl daudzos citos. Madona ir ziemas galvaspilsēta. Un novads – vieta, kur iemīlēt ziemu. Novads regulāri piedāvā plašu pasākumu un aktivitāšu klāstu visām gaumēm. Ik gadu 1000 dažādu veidu pasākumu pulcē gan vietējos, gan novada viesus. Aicinām ikvienu izbaudīt kultūras, dabas izziņas, aktīvās atpūtas un garšu piedzīvojumu. Aineviskais Madonas novads ir ģimenēm pievilcīga dzīves vieta. Novadu raksturo ekoloģiski tīra un droša vide, harmoniska pilsētu un lauku ainava, aktīva sabiedriskā dzīve un attīstīta infrastruktūra. Izcila vieta, kur strādāt, jēgpilni pavadīt brīvo laiku, uzlabot labklājību, iesaistīties sabiedriskajos procesos, veidot ģimeni un audzināt bērnus. Novads piedāvā plašas izglītības iespējas vairāk nekā 30 izglītības iestādēs. Skolēni savus talantus var attīstīt daudzveidīgās interešu un profesionālās izglītības programmās mūzikā, mākslā un sportā. Brīvā laika aktivitāšu un iniciatīvu īstenošanai pieejams visaptverošs bērnu un jauniešu centru tīkls. Novads lepojas ar attīstītu veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu klāstu. Veselība un labklājība ir drošās rokās. Madonas slimnīcā strādā izcili speciālisti, profesionāļi savā jomā. Īpaši spēcīgi esam traumatoloģijas un rehabilitācijas profilā. Novadā ir atbalstoša pašvaldība un saprotoša sabiedrība, kas spēj pasniegt palīdzīgu roku sociāli neaizsargātiem cilvēkiem. Madonas novads ir vieta, kur būt dabā, atpūsties no lielpilsētas burzmas un smelties iedvesmu novada daudzpusībā, caur plašo iespēju klāstu un dažādām pieredzēm. Gūst emocijas aizraujošos braucienos pa upi vai ar kartingiem, atklāj dabas bagātību pārgājienos un elpu aizraujošās ainavās. Šeit daba
rada vidi, kur atgūt spēkus un piepildīt sevi ar jaunu enerģiju.